Smiltenes autotrasē parasti par uzvarām cīnās automašīnas. Dažāda veida, bet tomēr braucamie uz 4 riteņiem. Šoreiz visi krietni savādāk, jo par uzvarām cīnās braucamie uz 2 riteņiem. Smiltenes autotrasē un tās teritorijā notiek Trek MTB maratona 2. posms. Ne jau bez iemesla Smiltenē satiekas tie, kuriem patīk mīties. Šī ir viena no populārākajām Trek MTB maratona pilsētām ar senām un noturīgām tradīcijām. Trek MTB maratonā esmu 2. reizi. Toreiz sapratu, šajā sacīkstēs piedalās tie, kuri vēlas uzvarēt, kā arī ģimenes ar bērniem, kuri jauki grib pavadīt brīvdienas un mīnoties vērot dabas skatus. Skaidrs ir tas, ka Trek MTB maratonā jābrauc ar velosipēdu, bet jautājums ir, ar kādu tad labāk piedalīties? Sākot no, pēc cik mums ir bērnu sacensības, var braukt pašiem mazākajiem, 3 riteņiem vai skrējriteņiem saucamajiem. Un nevis tiem samakatiem, kas ir viena kāja, bet kur ar abām kājām, tas dipada vai kaut kā tā viņš saucās. Un beidzot ar tādiem pasaules klases riteņiem, kas maksā milzīgu naudu un vairāk kā jauna mašīna. Ja? Bet, ko mēs rekomendējam, ko mēs ierakstam nolikumā, kad mēs iesakam braukt ar kalnu velosipēdu, jo tas būs izturīgāks un šeit riteņa izturība būs vajadzīga. Bet tāpat laikā cilvēki brauc un ātri brauc ar to, kas viņam ir. Vai tiešām var braukt ar jebkādu velosipēdu? Lai vieglāk saprast, par ko ir runa, šeit Smiltenē Trek MTB maratona 2. posmā sameklēju 3 dažādus divriteņus un nolēmu aprunāties ar to īpašniekiem. Variants numur 1 – Mārtiņa velosipēds. Daži saka, man esot savā un pasmējās arī dažreiz. Nē, man ir tipisks ielas velosipēds, netipiski šādām sacensībām, jo tie jābrauc pa mežu un pa saknēm. Un tas tā var apgrūtināt braukšanu, jo riepas ir manāmi šaurākas nekā pārējiem dalībniekiem. Man pietrūkst kāds amortizējošs elements uz manu velosipēdu, bet tas nebūtu netraucē piedalīties šādās sacensībās. Šis ir gandrīz standarta velosipēds. Uzlikti stiprāki klaņi un riepas ar mazu lietu protektoru. Izmaksa starp 300 un 400 latiem. Kasmai īpašnieks ar šādu divriteni noteikti var tēmēt arī uz uzvaru. Variants numur 2. Kārlis piedāvā velosipēdu, kurš šajā posmā izcīnījis 2. vietu. Augstvērtīgs sacensību velosipēds ar karbonu rāmi un visām pārējām augstvērtīgām komponentēm. Labu amortizatoru, labām bremzēm, viegls. Karbonu rāms ir stingrs un viņš nodrošina to, ka jaudīgs sportists nevar viņu saļodzīt un viņš ripo daudz labāk. Karbonam ir īpašības arī, kuras absorbē rites, tās nelīdzenumus un braukt, viņi ir arī komfortablāk vienlaicīgi ar to, kad ir jābrauc lielā ātrumā. Ja ir karbona rāmis kā šim velosipēdam, tad arī visām pārējām detaļām jābūt augstvērtīgām. Šim braucamajam arī svars ir tikai 9 kg. Salīdzinājumam normāls divritenis svar ap 11 kg. Pirms nosaucu šī aparāta cenu, ieteiktu apsēsties. Šāds velosipēds izmaksā 4000 latu. Jā, cena izsaka daudz. Daži par mazāku var iegādāties automašīnu, bet citi cīnās par 1. vietu velosacensībās. Nevar neko pārmest, jo katrs mēs izvēlamies, kur to naudiņu tērēt un kā izklaidēties. Lai jums mierīgāks prāts, Edmunds maratonā piedalās ar ko lētāku, ar vidējas klases velosipēdu. Variants numur 3. Viņš tuvāk labai klasē. Viņš kā 9,5 kg sver reāli. Tāpēc pateicoties galvenokārt jau cietai dakšai, kas ir viegla karbona. Man bija tāds mērķis vieglāku velo nopirkt. Pirms tam bija tāds normāls, kādi 13 kg. Tad bija savi mērķi, kurus izpildīju, tad drīkstēju nopirkt sev vieglāku riteni. Edmunda velosipēdam uzlikti klipšpedāļi un nedaudz savādākas riepas. Vecās izrādās čalis jau nobraukājis. Izmaksas arī nav tik kosmiskas kā variantam numur 2. Šis maksā ap 700 latu. Tātad Trek MTB maratonā ar Škoļņiku vai ar Ļonaku gluži braukt nevarēs. Arī ar fiksīti ies smagi, vairāk pēc muļķi izskatīsieties. Ieteiktu atrast velosipēdu, kurš domāts braukšanai pa meža ceļiem, trubuļainām virsmām un koku saknēm, bet sākumā saprast.
ko un kam jūs vēlaties pierādīt. Tad atvērt naudas maciņu vai ieskatīties savā zeķē. Un saprast, cik papīrīši tur glabājas. Bet atcerieties, šīs maratons ir svētki ikvienam, un velosipēda cenai vai firmai nozīme ir tikai tad, ja tiešām vēlaties būt pirmais. Trek-MTB rullē! Bet tagad Trek-MTB maratona otrā posma rezultāti. Vīriešiem garajā maratonā 3. vieta Laurim Purniņam, 2. vieta Raimim Zīmelim, bet 1. Dimitrijs Sorokins. Sievietēm 3. Ingrīda Šmite, 2. Madara Furmane, bet 1. Lelde Ārdava. Pusmaratonā 3. Uldis Ālītis, 2. Zigmārs Zučiks, 1. Inters Palmiņš, dāmu konkurencē 3. Aiga Strasdiņa, 2. Ieva Strēle, bet 1. Maija Platace.